Veikalota. Šodien apskatīsim to, kā izveidot jaunu kontakta kartiņu, jeb klienta kartiņu, piegādātāja kartiņu vai darbinieku kartiņu. Šodien detalizētāk paskatīsimies par klienta kartiņu. Tad pirms rēķina izrakstīšanas mums vajadzīgs klienta ieraksts, kontakts, uz kuru tad attiecīgi mēs šo rēķinu izrakstīsim. Tad visi kontakti dzīvo piegādātāja modulī pie kontaktiem. Modulī realizācija dzīvo tikai tādi kontakti, kas ir atzīmēti kā klienti. Un kur tad slēpjas tā galvenā atšķirība? Tad pieņemsim, ka mēs šodien esam gatavi izrakstīt jaunu rēķinu kādam konkrētam klientam, kurš mums datubāzē nav. Kā to ērti izdarīt no rēķina ieraksta, to skatīsimies vēlāk, tad, kad izrakstīsim savu pirmo rēķinu kopīgi. Bet attiecīgi no klientu saraksta ar plusiņu veidojot jaunu ierakstu, mēs varam tikt pie jaunas kontakta kartiņas, kas ir atzīmēta ar ķeksīti klients. Tātad šādu kontakta kartiņu varēs ievietot visos ar realizācijas saistītos ierakstos, rēķinos un maksājumos. Attiecīgi, ja pastāv iespēja, ka konkrētais juridiskais vai fiziskais veidojums ir arī tavs piegādātājs, tad atzīmē ķeksīti piegādātājs, un jau šo kontaktu varēs ievietot arī piegādātāja rēķinos un maksājuma uzdevumos, pieņemšanas nodošanas aktos, autora atralīdzību līgumos un citās vietās, kur ir pieejami piegādātāja ieraksti. Ja konkrētais kontakts pie reizes ir arī tavs darbinieks, tad atzīmējot ķeksīti darbinieks, parādās daudz citas sadaļas un daudz jauni lauki, kurus aizpildot, tad mēs jau šo konkrēto kontaktu izmantosim saistībā ar algām, algu aprēķiniem, līgumiem, iemaksu ierakstiem un tā tālāk. Bet, tad izņemšu ķeksīti darbinieks un piegādātājs ārā, šodien mēs veidosim tikai jaunu klientu. Kas mums ir svarīgi, tad sarkanie, jeb obligātie lauki, sāksim rakstīt nosaukumu, aizpildīsim valsti un PVN reģistrācijas numuru. Tad līdzīgi kā galvenajos iestatījumos, pēc PVN reģistrācijas numuru lauka pamešanas aizpildīsies reģistrācijas numuru lauks. Attiecīgi, ja gadījumā klients nav PVN maksātājs, un kā redzi, PVN reģistrācijas numurs ir obligāts, tad svarīgi viņam ir pārklikšķināties no PVN maksātāja uz PVN nemaksātāju. Ja mans klients šajā gadījumā šis kontakts nav PVN maksātājs. Un PVN reģistrācijas numurs vairs nav obligāts lauks. Adreses laukā varam ierakstīt adresi. Un, attiecīgi, ja piegādes adrese tomēr ir cita no juridiskās adreses, tad piegādes adresi arī šeit var ievadīt. Attiecīgi, norādam kontu un banku. Pēc būtības, priekš kontakta, tas ir viss nepieciešamais. Kāpēc svarīgi ievadīt kontu un banku? Tad tajos gadījumos, kad mēs jau importēsim datus no bankas izrakstiem, modulī bankas savienojums, lai identificētu šo konkrēto kontaktu, bankas savienojuma modulis izmantos kontaktu atpazīšanai reģistrācijas numuru vai konta numuru, ja fails reģistrācijas numuru nesaturēs. Citreiz gribas paslinkot un tos konta numurus neievadīt, bet tad attiecīgi būs mazliet vēlāk manuāls darbs jāveic pie kontaktu atpazīšanas bankas savienojuma modulī. Ja manam klientam ir vairāki konti, tad sadaļā bankas konti varam ievadīt arī citu bankas kontu un citu bankas ierakstu. Vai, ja, piemēram, viņš piedalās kādā Eiropas Savienības projektā, viņam varētu būt arī konts valsts kasē. Ja gribi pierakstīt kādas detaļas, kāpēc šis konts ir ievadīts, vai attiecīgi kam viņu izmantot, tad komentāra daļā to varam arī izdarīt. Un konta kartiņu varam saglabāt.